Bet tā, ja paskatās, ne Nacionālā apvienība, kā sāka 2011. Tā līdz 2023. bija pie varas nacionālā līmenī. Līdz tas pirmais jautājums man ir tāds paškritikas tests. Nu, ja mums daudzās jomās nav labi, tad kas ir Nacionālās apvienības līdzatbildības daļa par to? Nu, es neesmu tik ilgi, varētu teikt, bijusi Saeimā, cik Nacionālā apvienība bijusi valdībā. Tie bija pilnīgi citi cilvēki, jā. Pilnīgi citi. Te neviena nav no viņiem. Es vienīgais, ko es varu teikt, ka šajā gadījumā izvērtējot to lielo laika periodu, es domāju, ka mēs vairāk varam skatīties, ka varbūt Nacionālā apvienībai nebija pietiekami ietekme bijusi, lai izdarītu varbūt vairāk lietas no savas programmas un saviem uzstādījumiem. Es viens no 3. Tu vari nobloķēt jebko koalīcijā. Jā, bija gadījumi, kad arī Nacionālā apvienība ir bloķējusi, ir arī šie demogrāfijas jautājumi. Bez bloķēšanas tur nebūtu noticis, un mums nebūtu ģimeņa atbalsts tādā līmenī, kā tas ir šobrīd. Arī tās pārmaiņas, kad mēs gājām, kad es vēl atceros, kad mēs gājām palielināt ģimenes valsts pabalstu, tas reāli bija tāds, varētu teikt, cīņa uz izdzīvošanu, jo mēs faktiski panācām, ka vienojamies, ka uzreiz nevar, bet nākamajā ieliks. Tas arī, es atceros, bija mēneša tāds pretstāves jautājums. Mans jautājums ir par atbildības daļu, par sliktiem rezultātiem. Jā, un tajās daļās, es domāju, ka Nacionālā apvienība darīja, mēs vienmēr esam cenšies izdarīt nacionālo interešu labā. Nevienmēr viss ir izdevies, jo koalīcijā... Līdzatbildība par ko? Tas nav labi iznācis Latvijas Republikā. Līdzatbildība, piemēram, tajos jautājumos, ko vienmēr ieraksta, tā kā jūs arī pieminat deklarācijā, ka vienmēr ir tā jautājuma sadaļa, ko mēs tā kā nekustinam un nedaram. Vienojamies, ka to mēs, vai arī tās ir brīva lemšana, līdz ar to tev nav koalīcijas partneru balss, un tad tie jautājumi, kas nav varbūt izdevušies, lielā mērā arī šajā sadaļā ir, kad faktiski mēs esam palikuši kaut kādos jautājumos arī mazākumā.